Savarbībā ar William Hill. Sveiciens visiem William Hill TV skatītājiem. Pieļauju, ka slapdraņas ārā un laikapstākļi būtu diži daudz domas par futbolu neraisa tagad janvārī, bet mums ir pamatīgi sācis iekustēties Latvijas futbols. Mēs arī šodien sarkanās krāsās. Hell yeah! Jau drīz mēs uzzināsim arī galveno treneri mūsu valsts vienībai. Un, kopumā daudz kas ir sācis tiešām kustēties pārēju ziņā. Top klubi un pārēji arī pastiprinās, kaut kādus spēlētājus laiž prom paraksta. Tā kā izrunāsim arī kaut kādas tādas interesantākās lietas. Nu, protams, atkal spekulācijas par galveno treneri Latvijas valsts vienībai. Tas ir raidījuma otrajā daļā. Jā, tieši tā uz beigām. Nu, labi, tad arī iesim secīgi pa klubiem, pie kāda ilgāk, pie kāda īsāka apstāsimies, bet sākam ar čempioniem RFS. Teikšu godīgi, man pagaidām lielākā viņu tāda mana intriga, ko viņi darīs ar vārdsargiem. Jo viņiem šobrīd ir 5 priekš virslīgas, labi, es neteiktu, priekš top komandas, visi 5, protams, laikam vēl nav tur tik daudz pieredzējuši. Tomēr 5 vārtsargi un kā un kur viņus sūtīs. Es pieļauju, kāds varētu Daugavpils virzienā virzīties. Jā, Daugavpilī tur, man liekas, ka vecākais vārdsargs šobrīd 17-gadīgs ir vai kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, jo Krakins ir Liepājā, bet sanāk, labi, varbūt sākam ar 2 pieredzējušajiem. Nerugals arī pagājušajā sezonā parādīja sevi no tās puses, ka viņš var spēlēt top komandā. Viņš arī mūsu pat balsojumā viņš bija labākais vārdsargs līgā. Viņš gan arī iepriekš jau bija čempions. Bet jā, bet tagad tādās laikam lielākās lomās. Par Steinboru arī īstenībā kaut kur pat padzirdēja baumas, ka viņš varētu vispār noslēgt karjeru, jo tagad arī 38 gadi, bet tomēr trenējās. Pārbaudas spēlēs uzspēlē. Jā, tā kā tur arī tas viss tikai baumas bija. Bet, kāds tev varbūt tas redzējums, kā tur viss varētu attīstīties turpinājumā? Tur, kā jau teicu, liels tas jautājums, un viss atkarīgs, manuprāt, no Steinbora. Ja viņš paliek, tad, Steinbors Nerugals 2 vārdsargi, kas priekš čempionu vienības ļoti labs vārdsargu duo par pārējiem. Tur, man liekas, ka par būs jāskatās uz īres iešanu. Bet par Steinboru es tā īsti nevaru saprast. Viņa vecumā, man liekas, gribās maksimāli spēlēt. Vārdsargam, lai arī kāds būtu vecums, bet man liekas, var spēlēt diezgan daudz. Kā otrais, es nezinu, viņš piekritīs. Piemēram, viņš varbūt nav tādā vadošajā lomā. Es nezinu. Vai viņš būs tāds fāterīts kādam jaunākam? Es domāju, ka viņš var šobrīd mierīgi tādu līderu lomu uzņemties tieši kā mentora, kas palīdz jaunajiem iedot kādu padomu un tam līdzīgi. Gan jau, ka viņam arī, protams, ir ambīcijas uzspēlēt un tik vienkārši viņš nedos vārdsargu pozīciju citiem. Bet, kodols RFS kopumā ir saglabājies. Es gaidu gan kādu transferu uz izēju, jeb pārdošanu. Vēl joprojām mēs jau, es atceros, arī iepriekš nedaudz paspekulējām, kas tie varētu būt, bet šobrīd bez tādām īstenībā kādām straujām kustībām tieši RFS-ā viss paliek, treneris. Viņi arī ir labi nomainījuši, kad, teiksim, projām devušies tur Zjuzins, Sorokins, Jagodinskis, Ontužāns. Vietā ir jau tas Gruzīna jaunais vingers, Ķigurs, Cucurs. Tā kā kaut kādas jau izmaiņas viņa jau ir. Bet tādas, tie pamati paliek, arī Ikaunieks paliek. Jā, viss kodols ir saglabāts, tā kā tas ļoti labi. Tur jau komandu treniņu bildes, kas attaisītas, kas mājaslapā komandām pieejams, tad RFS jau tur smuki var redzēt, kad Lipušķeks ar Marešu tur vienādās matu krāsās skraidā. Noslēdzot par RFS atsevišķi tāds respekts, cieņa, atzinība Mārtiņam Ķiguram, kurš daudz, kam es domāju, ir izgājis cauri pēdējo 2 gadu laikā, bet tagad arī jau pārbaudas spēlēs tika laukumā un arvien vairāk tās minūtes krāja, arī 2 krusti un gaidam izlasē. Gaidam īstenībā izlasē. Es ceru, ka tiešām, ka vairs... Sāksim ar to, ka gaidam kvalitīvu spēli virslīgā, tad jau arī izlases pienāks. Noteikti, kad viņš noderētu izlasēji, un arī es domāju, ka labs papildinājums priekš RFS. Galvenais, lai veselība turās. Jā, labi, un tad nākošie ir Riga FC. Un tur gan, es domāju, ka mēs ilgāk parunāsim, tāpēc, ka
ļoti saudabīgs transfers Aurelio uz Spāniju, uz Spānijas 3. līgu. Man šķiet, ka tā ir pirmā reize. Nu, labi, Aurelio arī viņš pagājušo sezonu tieši beigās nopūtās, teiksim tā. Jo tā viņš bija, man liekas, viens no labākajiem spēlētājiem visu sezonu. Bet tur, cik sapratu, arī labi nopelnīja viņu. 600,000 kā baumo. Tā ir tā pārējais maksa. Tur gan nav neviens tāds oficiāls avots. Nu, Riga pārdeva to pašu arī Soisalu sezonas gaitā uz Ungāriju. Tur arī bija ap 350 transferu martā. Tā rakstīts, ka tā transferu pārēja. Bet Riga, man liekas, pirmo reizi tieši pārdod spēlētāju, kas viņiem ir nevis tāds kaut kādā rotācijā, bet kas tiešām gandrīz vai tāds atslēgas spēlētājs. Jo parasti gāja prom tad kā brīvi aģenti, un Rīga nekad nav īsti domājusi, man liekas, par tādu kaut kādu super pārdošanu. Nē, bet tas šā vai tā ir jāatcerās, ka tas tomēr ir bizness. Rīgas gadījumā, redzot, kāds viņiem ir budžets, es nezinu, kur tur ir biznesa. Šā vai tā, tas nav tur City budžets un tam līdzīgi. Līdz ar to ir arī jādomā par to, kā uz spēlētājiem var nopelnīt. Un, manuprāt, labs transfers, jo pirmkārt jau, mēs jau arī runājām iepriekšējās epizodēs, kad viņš varētu doties projām. Tu pieminēji, ka tā ir 3. līga, bet tas ir ļoti ambiciozs klubs. Tur, es nezinu, vai tu zini, kas viņam ir īpašnieks. Viņš ir Dallas Mavericks NBA komandā. Haralobos Bulgaris, viņš slavens, atpazīstams. Viņš kļuva esot kā sporta likuma licējs, arī poker spēlētājs. Pēc tam, kā pieminēja, NBA devās. Tā kā interesants personāžs. Bet viņš bija kā īpašnieks kluba vai? Viņš ir šī kluba īpašnieks, jā. Un NBA klubam viņš arī bija? Nē, tur jau Marks Kubans. Okay. Viņš bija tikai kā analītiskās nodaļas vadītājs vai kaut kas tam līdzīgs. Jaudīgi. Nē, tur arī, kas saprotu, 10,000 stadions ir tam klubam. Kaut vai banāla lieta man šķiet ir vienkārši tas, ka tu gandrīz cauru gadu spēlē labos laikapstākļos. Es ticu, ka Spānijas 3. līgā man liekas, ka tas ir viņam tieši tas noteicošais, jo viņš aizbrauc tuvāk siltākam laikapstākļiem protams, arī stadioni pilnāki, tā atmosfēra noteikti vairāk futbola atgādina. Plus vēl, Riga ir pamainījusi arī to transferu kursu, teiksim, uz tādu Latīņu Ameriku. Iepriekš vairāk tā bija Āfrika, un tagad tas kurs ir, teiksim, plaši, bet tagad tieši pēdējās arī no Argentīnas augstākā čempionāta atnākuši tur cilvēki. Tur ir no otrās līgas. Jā, bet, zin kā, man liekas, ka pat uzsvaru varam uzlikt uz to, ka vienmēr katru ziemu Rīgai atnāk kaut kāds spēlētājs, un liekas, wow, priekš Latvijas čempionātu. Bet tagad uzsvars jāuzliek uz to, ka viņi ir saglabājuši. Jā, viņi ir daudz ko viņi ir saglabājuši, protams. Jāņem vērā, protams, ka arī jauns galvenais treneris un tā, bet kā jau tu pieminēji, iepriekš bija tādi transferi, kas lika domāt, tiešām kvalitīvi. Atcerēsimies, kādā mēs bijām tādā šokā, ka Jojičs piekrita, ka Jojičs parakstīja. Par šiem spēlētājiem pagaidām nav tāds. Tas pats Hroja Babets arī īstenībā. Vēl tāds jauns perspektīvs spēlētājs Horvātijas U21 izlases pussargs. Redzēsim, tā Latīņa Amerika arī mums tā tālāk, un grūti tur man vismaz spriest par to kaut kādu līmeni vai spēku samēru. Es apskatījos Football Manager, spēlē tur viņu reitingus. Priekš virslīgas izskatījās, protams, ļoti labi, bet redzēsim, kā viņi realitātē, kāda viņi sanāks. Jā, plus vēl īstenībā Gustavo Dulanto. Tāds spēlētājs, atceries, bija. Viņam arī bija tagad skandāls Latvijas futbola tāds, ne Latvijas futbola kluži, bet redzēju, viņam māsa bija, laikam, cik es saprotu, sociālos ierakstījusi kāda Rīga ir draņķi, ka viņi neapmaksāja viņam operāciju un ārstēšanos. Jo par Gustavo Dulanto ir stāsts, ka īpaši es atceros, kad Eirokaus komentēju šovasar, pagājušo vasaru. Tad visu laiku arī tur kaut kādu, kad sauc, kas lazaretē vai kas nespēlēs, vienmēr pieminēja klausīties. Rīgai vēl ir tāds Gustavo Dulanto Rīgā, jo viņa transfera summa, kad viņš pārgāja, bija virs 1 miljonu. Šobrīd viņa, par cik viņš jau nav ilgu laiku spēlējis, ir noslīdējis līdz 750,000. Bet arī peruānis, kurš priekš Latvijas līmeņa būtu tāds ļoti, ļoti skaļš, vienkārši viņš kaut kā palika tajā ēnā. Un, tad tur ar tāds, cik es saprotu, nav viņi kaut ko vienojušies, un Riga it kā nav apmaksājusi. Nezinu, kā tur ir īstenībā, bet arī, man liekas, tāds spēlētājs, kuram, teiksim,
ar 1 miljonu vērtībā mums cik spēlētāji ir kopumā bijuši Latvijas čempionātā. Man liekas, uz 1 vai 2 roku pirkstiem var saskaitīt. Nu, ja mēs skatāmies transfermarketu, tad šobrīd tāda ir 3. Jā. Un, ja mēs vēl pieķersimies Audai klāt, tur it kā paziņoja par pievienošanos uz īres tiesībām, laikam arī viena diezgan labi spēlētāji, kuram bija virs 1 miljonu. Jā, nu līdz Audai vēl aiziesim, bet par Rīgu, starp citu, ko es vēl arī gribēju pieminēt, man bišķi uztrauc tas, ka, protams, vārdsargi viņam tur arī pilns un visi ar Latvijas pasēm. Tā kā tur tas viens laukumā vietējā spēlētāja, tā kā tas vieta tiek aizņemta, bet laukuma spēlētāji nav nemaz tik daudz tie vietējie. Līdz ar to interesanti, ko viņi šeit izdomās. Man liekas, ka viņiem tur vajag kaut ko vēl. Nu jā, man maz ticība, ka Iļņiks un Daščevičs būs pamatsastāv spēlētāji šogad. Nu, varbūt vairāk rotācijā iziet, protams, jā, bet vienīgais, gan jāņem vērā, ka viņiem arī diezgan spēcīga dublieru komanda ir, līdz ar to viņi varbūt no turienes kaut ko bet kad viņi ir kaut ko ņēmuši? Man liekas, tieši no Rīgas tieši visi jaunie bēg par sezonu. Nu, teiksim, ne bēg, bet vienkārši, bet tas arī tur ir tāda starpība un tāda kluba filozofija, ka tur jauniem, pret PPK ir iespēja palielam uzspēlēt. Jo pagājušajā gadā džeki, kas uguņoja nākotnes līgā dublieros un citos čempionātos, viņi, es atceros, pret PPK iznāca uzspēlēt pie 5-0 tajā spēlē kausā. Tā kā, Rigai, es nezinu, labi, mēs kaut kā, mums būs arī pēc tam, mēs gribam sastādīt no 1 līdz 10 to savu komandu sarakstu, tabulu. Super agro spēka ranku. Jā, tas ir uz šīm emocijām balstīts. Bet, mēs jau varam sākt uzreiz. Man ir RFS pirmā vietā. Es arī likšu RFS, tomēr čempioni. Sastāvs saglabāts lielākoties. Nav īsti iemesli viņus zamāk likt. Jā. Rīga, protams, 2. vietā. Man nav Rīga 2. vietā. Man nav 2. vietā. Es gan viņus liktu, jo tomēr sastāvs viss. Man 2. vietā ir Auda. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Jā. Super awkward pauze. Tas ir tāds. Kāpēc? Tas ir tāds pilnīgs šāviens gaisā, bet tas izklausās pēc ļoti izmistīgs šāviens gaisā. Man vienkārši gribās nedaudz kaut kā nedaudz virs ūdens. Nu labi, bet tagad tad pamato, kāpēc, jo es Audu tik augstu nelikt. Jā. Man tas treneris, kas atnāca, šķiet interesants. Pirmkārt, tā viņam pieredze plašā. Labi, viņš kā asistents visu dzīvi pa lielam ir bijis, bet arī bijis Bet pirmkārt Turcijā, labos klubos. Pirmkārt, viņš ir bijis Fenerbahčs. Tas nozīmē, ka, es domāju, viņš ar spiedienu jebkādu tiks galā. Labi, viņš bija kā asistents, bet vispār, man liekas, tajā Turcijas. Tur viņš arī trakumā. Brazīlijā, Korintians bijis. Tur arī gan jau spiediens pieteikums. Tas ir ļoti jaudīgs. Labi, tas, ka viņš ir asistents, varbūt tas nedaudz to visu tādu spēku un tādu krāšņumu varbūt nedaudz nolaiž uz zemi, bet tajā pašā laikā jau pasties. Tas jau arī par kaut ko liecina, ka mēs tomēr kā čempionāts valstī tomēr aug, pat cik arī tāds speciālists piekrīt. Jā, tiešām, manuprāt, arī es piekritīšu, ka laba līmeņa speciālists, redzēsim, kā viņam ies kā galvenajam trenerim. Viens no kandidātiem nākošu gadu uz Riga FC galvenā trenera amatu. Tur jau redzēsim, kā Valek arī ies. Jā. Varbūt jau viņš... Es nedomāju, ka viņš nostrādās līdz beigām. Līdz gada beigām? Tas ir mans tāds arī mans pareģojums. Manuprāt, ļoti kādu laiciņu vēl turēsies Stipiča rekords nostrādāt visu sezonu līdz galam Rīgā. Okay. Un es vienkārši neticu, atkal atskriesim atpakaļ līdz Rīgai, es neticu, ka ar šādu tieši treneru maiņu var panākt kaut kādus augstākus rezultātus, jo tomēr vajag to laiku. Kaut kādā veidā viņi ir arī iepriekš sasnieguši rezultātus. Jā, bet tas tīri uz sajūtām balstīts 2. vietā Auda. Par Audu runājot, tur, protams, jāpiemina pirmkārt jau, kad Roberts Ozols devies projām. Uz Uzbekistānu. Un tas vēl ir labs jautājums, kā tagad skatīsies viņu spēles Uzbekistānā. Ir jau gan jau kaut kāds futbolam instants, vai ne, kur visu var pastīties? Jā, gan jau, protams, kāds savādāk. Nav jau tur. Bet uz Uzbekistānu, man liekas, latvieši vēl nav braukuši, ne? Te būtu jāpameklē. Jā. Es arī nebūtu pāris.
Varbūt arī ir bijuši. Te jāpaskatās. Bet kas vēl, protams, viņi tur paziņojuši jau bija par vairāk leģionāru projām došanos. Tādi pamatsastāv spēlētāji kā Mikuličs, Brečnaiders, tur Ačols arī, kas tur gan tāds... Ačols arī ir prom, ja? To es biju palaidis garām. Jā. Protams, Ramires... Dienvidsudānas izlases spēlētājs. Ramires arī, tā kā jau tā ir beigusies, nezinu, vai tur turpināsies vai kā. Es pieļauju, ka Riga viņam atdos ļoti labus spēlētājus. Tur jā, bez variantiem. Pirmkārt jau, viņam arī tagad jau vārdsargi tur papildināja Zviedrs un Stūriņš. Tā kā ar vārdsargu līniju, es domāju, viņiem viss kārtībā. Jā, vairāk jā. Īstenībā ļoti labi, ka viņiem ir daudz vietējie spēlētāji palikuši. Tā kā šajā ziņā viņiem tur nebūs problēmas ar rotāciju. Tad tikai jāpielast tie leģionāri klāt. Un jau tika paziņots par to Brazīļu pussargu Lukas Ramos, kurš 1,1 transfer market vērtība viņam ir. Kas protams, viņu uzreiz ierindo. Tu man liekas, ar šitiem teikumiem arī atbildēji uz jautājumu, kur Riga ņems spēlētājs ar latviešu pasēm. No Audas? Es nedomāju. Tur jau vairāk, tomēr lielākā daļa ir tāda, kas jau tur ir bijuši, un nezinu, vai viņi atpakaļ uz turienu pāries. Un es vairāk domāju, ka tieši redzot to pirmo oficiālo viņiem leģionāru pievienošanos, un man arī likās, ka ņemot vērā to, ka tur galvenais treneris ir tas Filipe Almeida, tad ka vairāk tieši pievienosies līdz ar to leģionāri, kas viņa valodā runā. Līdz ar to. Jā, tas būtu loģiski diezgan labi. Nākošā komanda. Es iešu ar Valmieru. Man viņi ir kā trešie ielikt. Te mums domas... labi, es pat varbūt, es nezinu, es tagad domāju par to Audu otrajā vietā. Mans redzējums, jā, viss labi, ja jau vairs atpakaļ gaitu nedošu, bet... Pagaid, bet tad sanāk, ka tu... Es tev varu pateikt tā, man liekas, ka RFS būs stabili pirmajā vietā un pārējās komandas būs līdzvērtīgas no 1. līdz 5. pozīcijai. Bet man šķiet, ka šogad būs kalna paša augšā. Mēs šā vai tā, mēs paliekam pie tā, ka 3. Valmiera, tad sanāk, ka Rīga FC tu 4. lietas. Ok. Labi, tad pa Valmieru, protams, pagaidām lielākie papildinājumi Lukas Vapne uz īres tiesībām, atkal uz Valmieru, un tas Jasons Bambula. Jā, redzēju. Viņam arī tas CV tāds nevisai iespējīgs, tur 3. līga Portugālē, bet Valmierai viņa vēl aizgāja prom Ronas Ribeiro, kas atceros. Jā, viņš arī bija. Pagājuši gadu mēs tieši šajā gada laikā, šajā mēnesī runājam, tas varētu būt čalis riktīgs, tāpēc viņš sita iekšā jauniešos, bet arī Kalns, atceros, sezonas gaitā runāja, ka viņš vēl spēlē, ka viņš vēl vispār tā kā bērns ir, un ka viņš arī tādu bērnu futbolu spēlē. Šogad, man liekas, arī svarīgi būs tas, kā parādīs sevi tie leģionāri, kas pagājuši gadu atbrauca. Un tagad jau varbūt ir adaptēti, un skatīsimies, kā viņi adaptēsies, teiksim, tagad. Vajadzētu jau tādu uzrāvienu uz augšu dot. Es to lielāko faktoru liktu uz to, ka viņiem tur tomēr pagājušā sezona vairāk spēlētāji bija, kas izlaida gan arī visu sezonu un bija traumēti. Tad fakts, tagad jābūt atpakaļ. Varslavāns, Klemente. Gejs, Džibrils, tad tur vēl vairāk bija vietējie, kas arī bija ilgi traumēti. Penkavits, tas pats Alekseičiks tur pašās tikai beigās iznāca. Tā kā uzreiz lielāka izvēle spēlētāju, tas lielāka konkurence. Plus vēl, tas jau arī tā uz Liepājas virzienā, bet es esmu, labi, negluži izbrīnīts, bet... Manuprāt, Valmieru uzvar, atdodot Kairmani un Falu, jo labi, Kairmani es viņu neatkodu līdz galam tās viņa stiprās puses. Es saprotu, kādas ir viņa stiprās puses, bet es īsti neredzēju, kā tas kaut kur tiek izmantots un kāda viņam ir tā pievienotā vērtība. Protams, mums arī mēraukla, salīdzinot ar čempionu sezonu, kur tagad jau Gentas spēlētājs Jokote ir, un tādā līmenī arī nekurš katrs varētu Latvijas čempionātā turēt līdzi. Bet te pašā laikā Fals arī priekš manis vienmēr bija tāds... Ar Kairmani, starp citu, es domāju, ka viņam būs viena sezona jau pavadīta virslīgā, un tad jau būs adaptējies. Principā vajadzētu labāk sev parādīt. Vēl jau tamazam jāadaptējās. Jā, bet tas vēl cits stāsts. Bet Fals arī daudziem viņš tādas emocijas un kaut kādu arī labas atsauksmes rada tas viņa kā ātrums un atletisms. Un, jā, man liekas, ja jāskatās arī visā čempionātā, viņš varētu būt viens no ātrākajiem un viennozīmīgi atletiskākajiem futbolistiem, bet
arī, ja mēs skatāmies, viņš ļoti bieži vienkārši nokļūdās, kur vajadzētu labāk padomāt un kaut kādu citu lēmumu pieņemt. Un tad viņš ar to ātrumu viņš vienkārši kompensē to savu kļūdu. Bet tā, man liekas, kopumā tāda pievienotā vērtība viņam, tīpaši uzbrukumā, es nezinu, vai viņš it kā atrod tos momentus, bet viņam tas arī centrējuma izpildījums, man liekas, diezgan piekliboja. Centrējuma viņam bija ok, bet labi. Teiksim, man šķiet, ka viņš varbūt bija skatāms, viņš bija atletisks, bet pārāk daudz arī kaut kāds tādu muļķīgu lēmumu viņa izpildījumā. Es vairāk skatos uz to, ka ja mēs tad sanāk uzreiz Liepājai ķeramies klāt, kas man, starp citu, tajā spēka rangā ir 5. vietā, tad šis transfers likās dīvains, jo viņiem tur sāk likties, ka ir pārprodukcija tieši kreisā malējā aizsarga pozīcijā. Tur viņiem pagājušā sezona labi jaunais čalis, Rudolfs Ziemels, tur uzspēlēja. Viņš jau centrā vairāk pēc tam darīs. Viņš arī centra trio. Viņi ar 3 aizsargiem beigās spēlēja. Jā, ar 3, jā, bet jo sanāk viņam tagad viņi vēl parakstīja to Lasana Faye, kurš ar labu diezgan CV ir. Tad Reku Fals, tur būs diezgan daudz spēlētāju, kuriem spēlē. Pa lielam par Valmieru. Man ar laikam nav nekas, bet Liepāja ir kaut kas līdzīgs, kā kaut kāds vecs tāds klasabiedru sajiets starp valmieriešiem. Tev tā nešķiet? Tur ir viss kaut kādi interesanti. Šis transfer periods viņiem, manuprāt, ir bijis diezgan... interesants, jo ļoti daudz jau ir paziņots par dažādiem spēlētāju pievienošanām, kur tie tur iepriekšējie leģionāri tur vai ir vai nav. Tas arī mistiski, kas tur pagājušā sezonas pusē pievienojās. Vienkārši arī no neoficiāli oficiāliem avotiem izrādās, ka Liepāja vispār esot māja. Tur, laikam, Hramovam es pieļauju, ka pieder viņam jau tur pilns ar tiem īpašumiem, kur vienkārši tie leģionāri daudz dzīvo. Labi, tur ir kaut kāds Dodo, kas arī pagarinājis līgumu, kas arī, protams, ir svarīgi, un kurš īstenībā varētu aiziet līdz rezultīvākajam leģionāram virslīgas vēsturē. Viņš šobrīd 2. vietā. Tur, un vienkārši, tur tas leģionāru skaits arī, es domāju, būs, teiksim tā, bet viņš beigās tāpat nomainīsies. Tev ir ticība, ka tagad labi viņi parakstīs spēlētājs. Es pieļauju, ka Liepāja pat varētu diezgan krāšņi izskatīties labi sezonas sākumā, bet atnāks, kad mums transfera periods bija sezonas vidusdaļā. Vasara un viss. Atkal kaut kādas lielas rotācijas būs. No tiem transferiem es vēl izceltu Silagadze, kas īstenībā gana labu sezonu aizvadīja mājās Gruzijā. Viņš iesita 30 spēlēs 10 vārtus. Un man viņš arī, teiksim, man liekas, ka ļoti labi viņu izmantoja Jurģis Kalns čempionu gadā. Viņš bija tas spēlētājs, kas tieši nāca tur ap 70. minūtu un ļoti labi atsvaidzināja to spēli. Un redzēsim, es domāju, ka te, pat cik vēl tautietis treneris, viņam vajadzētu būt jau līderim arī. Jā, vieglāk sapratīsies savā starpā. Bet kas man vēl pieminams, kad viņi tur arī vairākus vietējos spēlētājus paziņoja, ka pievienojušies, bet uzreiz jau uz grobiņu nofīrēja, tā kā pārbaudas spēlē. Tur tas pats Kangars, kur paziņoja, ka pievienosies. Jā, viņš no metas sistēmas Skanstē pagājušajā spēlē, jā. Tad viņam jau bija Meļķis, tas arī bija aizsūtīts uz grobiņu. Redzēs, ko viņi ar vietējiem spēlētājiem izdomās. Grobiņš, kas saprot, arī vienīgā komanda, kas pagaidām nav akreditēta, vai ne? Viņam kaut kas vēl jāpielabo tur būs. Tas, tur par to vēl parunāsim nedaudz vēlāk. Par Liepāju, kas vēl gribēju pieminēt, manuprāt, šobrīd viņiem tajā viņu selekcijā ļoti pietrūkst, kad tu teiksim, pieminēji Dodo. Viņam 36 gadi, pēdējās visas sezonas bieži vien traumēts bijis, nav daudz arī tik spēlējis, manuprāt, cik vajadzētu. Un, viņam tur pietrūkst tieši tāds smailes uzbrucējs. Līdz ar to jāgaida transferi kaut kādi. Starp citu, skatoties uzbrukumā, ir vēl... īstenībā uz viņu visu sezonas garumā tādu lielu likmi likt laikam arī nebūtu. Tieši tā. Lai gan arī pagājušajā gadā uz papīra atceries bija Nīderlandietis Nordānus. Tur
īstenībā sezonas gaitā labi viņi tur mainījās, tur grūti, es domāju. Jā, bet viņš arī neko neparādīja un joprojām. Jā, bet arī nerādīja neko tāpat. Dodo galā visus izkoda savā pozīcijā. Bet labi, jautājums. Tu fanosi par Grobiņu vai par Liepāju, kad viņi spēlēs savā starpā? Labi, varbūt ne kaislīgi tur ar šāli stadionā, bet kopumā, ko tev gribās, lai uzvarētu? Es fanošu par Grobiņu. Grobiņai par 2 faniem vairāk, jā. Grobiņā par 2, mēs gan rīdzinieki esam, bet es arī būšu par Grobiņu, tāpēc, ka Liepāja Tamaza vadībā man tā nedaudz. Man ļoti traucē tas tieši... Tas, ka tur tas kodols visu laiku mainās, un arī tas, ka tas pats Tamas viņš runā, ka jā, es taču dodu jaunajiem iespējas un tam līdzīgi, bet reku mēs redzam, tur Liepājas jaunie spēlētāji, viņi tur īsti netiek pie teikšanas. Jā, arī reku iepriekšējā sezonā tur Ziemels un Meļķis uzspēlē, tad tagad jau īsti neizskatās. Nē, zini kā, Es varbūt nedaudz oponēšu ar to, ka man liekas, tā lielākā pat problēma ir tāda, ka nevis tiem jaunajiem nedod spēlēt, bet kad dod spēlēt tiem leģionāriem, kas nav nebūt labāki par tiem jaunajiem. Jā, protams, ne jau jādod spēlēt tikai tāpēc, ka tu esi vietējais. Ir savu vietu jāizcīna sastāvā, bet es neteiktu, ka viņi ir tik sūdīgi, ka viņiem neatrastos vietas sastāvā. Jā, jo, piemēram, arī... Tāds labs piemērs, man liekas, atceries Pateičuks pagājuši, kad arī labi spēlēja Jelgavā, pēc tam aizgāja uz Liepāju, negluži nopūtās, bet viņš nespēlēja savā pozīcijā. Viņš spēlēja kā smēles uzbrucējs un kaut kā tieši tas, ka nav varbūt, es saprastu, tur būtu kaut super leģionāri, būtu viņiem tādi 5 Dodo, kas dod tādu kvalitāti savā pozīcijā kā Dodo. Labi, kaut kur rotācijā, jā, bet redzot beigās to tādu, es teiktu, pat gļēvo nedaudz futbola Liepājas izpildījumā sezonas otrajā pusē, tīpaši beigās pagājuši gadu, teiksim tās simpātijas un kaut kā tāda līdzdalība tai komandai man pazuda, bet viss jau atkarīgs no rezultātiem. Būs rezultāti, būs uzreiz arī noteikti lielāks atbalsts. Jā, bet arī pagājuši gadu es pilnīgi kā tagad atceros, bija sajūta. Tas bija, cik es pieļauju, viens aplis jau aptuveni bija aizvadīts. Un Liepāja reāli simpātisku, labu futbolu spēlēja. Teiksim, viss kaut kā funkcionē. Un šita pienāks pussezona, un ja viņi tā nedaudz vēl, teiksim, piemetīs kaut ko klāt, kaut kādu vēl daļiņu tam mehānismam, tad varētu viņi arī stabili aiziet. Bet tas sākās atbrauc tie, tur es atceros, kodivārieši, 4 visi no vienas tās komandas. Un tās straujās kustības, tagad arī grūti kaut ko mēs varam teikt, kā tā komanda varētu izskatīties, bet es pieļauju, ka maksimums ir pusgads un atkal viss ies uz izmaiņām. Redzēsim, jā, tas ir tāds arī, protams, spekulācijas, bet interesanti. Es domāju, ka ja uz Grobiņu ies vairāk nekā uz Liepāju, tad tur arī būs tāds labs iemesls parunāt par arī ārpus laukumā notiekošo. Nedomāju, vienkārši, piemēram, es pieļauju, ka viņi Daugavas stadionā spēlēs Grobiņu. Tā vajadzētu būt. Jā, un tad, iedomājies, būs Grobiņai vairāk nekā Liepāja tie fani. Tas arī būtu labi, bet vajadzētu aizlaist kādu spēli vispār tur. Vajadzētu tā pamēģināt, vasarā var apvienot ar atpūt arī. Labi, nākošā komanda. Es kā nākamo mēs jau pēc šīm... izrunājām, pat 4. 5. mēs jau izrunājām tā kā vienā, jā. Kā nākamo pēc šīm es ielicu Jelgavas komandu. Oho. Pirmkārt, jāmin jauns galvenais treneris, Valērijas Ritko. Cik, teiksim, jauns vai kā, jo viņš tur tomēr ir tajā sistēmā ilgu laiku jau bijis. Liels prieks, ka viņam ir iedot iespēja, kas tur pagaidām nav daudz ziņu par viņiem. Tur projām vārdsargs Stūriņš, tā kā tur ir jautājums, ko viņi darīs. Ļeps Kļuškins tur parādījies, ir treniņu bildēs. Vairs tā īsti tur nav ko pieminēt pagaidām, bet kodols saglabās. Uzbrucējs ir aizgājis prom, ārprāts izkrīt tagad vienkārši jā, bet viņš jau bija uz īri. Jā, bet viņš bija tāds... Osuagu vai kā viņš tur bija? Jā, Osuagu, jā. Bet viņš bija tāds motoriņš tur priekšā. Nē, Jelgava, es būšu tikai priecīgs, ja viņi saglabās tādu pašu ritmu, kā bija pagājuši gadu, un es gan tādā sastās pozīcijas duelī nedaudz virsroku dodu Tukumam. Okay. Tomēr es dodu Tukumam, bet...
Nu, varbūt Edgars Andrējos būs pamatvārdsargs. Viņš ar tomēr sakarīgs, man liekas, priekš virslīgas, priekš tādas komandas. Nu, es teiktu, ka konkurence vajag noteikti. Nu, konkurēs pieļauj ar kādu citu vēl jauno. Bet, jā, nu, Jelgava pagaidām... Es gan vairāk, teiksim, domāju par to sastāvu vietu. Tukumu tur bišķi samāk nobīdīja, bet man bija tieši tas, kad starp Daugavpilu un Jelgavu tāds vairāk jautājums. Tev Daugavpils, jā? Nu, beigās ielika Jelgavu, bet Daugavpils pēc tam 7. vietā paliek. Nu, un, piemēram, ja man tev jāsaka, kāpēc Daugavpils spēcīgāk par Tukumu, tad ko tu teiksi? Nu, pirmkārt jau, zin kā, ja mēs skatāmies uz Daugavpilu, tad viņiem vienmēr ir bijuši ļoti, ļoti labi jaunatnes sistēma. Vienmēr U18, kas ir pēdējais slieksnis viņiem jauniešos, tad tur vienmēr Daugavpils ir pašā topā. Vai nu tur uzvar bieži vien, vai nu tā kā paliek tur top 3. Tā kā rezerves, kur smelties viņiem noteikti, kad ir. Jautājums vienkārši, kā sanāks ar tiem kaut kādiem īres spēlētājiem, ko dabūt, un kaut kādus dažus leģionārus. Tā kā, man liekas, ka ar to komandu viss būs kārtībā, un viņi būs apmēram kaut kur šajā. Jā, viņam diezgan gara plejāda ar spēlētājiem debitēja pagājušajā gadā, un pie tam jau tā diezgan arī jau tika pie spēles laika. Tāds Barkovskis, piemēram, vidusdaļā es atceros, kā tur ienāca tā arī pa lielam to savu vietu pamatsastāvā neatdeva. Bet atkal Tukums, šogad viņi arī, teiksim, diezgan ātri paziņo par līderu saglabāšanu. Man vēl joprojām izbrīna fakts, ka Bogdans Samuelovs pēc tādas sezonas paliek Tukumā. Tas pats arī Maruans Mihobi. Nu, labi, tur Tukuma aizsardzība pagājušajā gadā bija... Negribas teikt miskasta, bet, ja mēs skatāmies uz cipariem, tad tāda vārda nāk prātā. Grūti laiki bija aizsardzība. Jā, bet Mihobi arī ir pagarināts, arī Kaušelis, un viņiem arī tāda jau tā komanda paliek nobriedušāka, ir tas pats Atis Ozols, tie vietējie spēlētāji, un man šķiet, ka viņam arī nākošais gads vajadzētu, manuprāt, viņam vajadzētu būt labākai sezonai nekā bija iepriekšējā, teiksim tā. Un tad... Nu, redzēsim. Es domāju, ka labāk grūti būs sasniegt. Skaidrs, ka tur tā atšķirība starp to 5. un 10. tur viņas tādas visas vairāk vai mazāk līdzvērtīgas. Jā, es arī domāju, ka visu sezonu tur būs tā, ka no sastās pozīcijas pēc 3 spēlēm neveiksmīgām tu varēsi arī uz 9. atkrist. Vairāk viss ir atkarīgs, kuras un kā šīs komandas dabūs spēlētājus no īres, vai arī kaut kādiem leģionāriem izšaus un tam līdzīgi. Vienkārši kāpēc es šoreiz uzliku Tukumu augstāk par iepriekš tām minētajām komandām Daugavpilu un Jelgavu. Man šķiet arī, ka viņiem nedaudz tieši tas līmenis varbūt ir kaut kur pat vienāds, bet kaut vai vecuma ziņā nedaudz kaut kur ir tas solīts priekšā Tukumam. Tie paši čaļi viņi vairāk 2000. Kodols, gada. Varbūt. Jā, man liekas, ka tas varētu kaut kur ilgtermiņā nospēlēt, bet prognozēt virslīgu, man liekas, ir tikpat grūti kā kaut kādu NHL, kurš uzvarēs. Interesanti, viennozīmīgi. Okay, pirmspēdējā komanda, 9. vieta, es esmu ielicis metu. Es grobiņu. Es arī par šo domāju, bet es beigās ieliku metu tīri, tāpēc, ka pirmkārt, tomēr viņi jau ilgstoši ir pierādījuši, ka viņi var noturēties virslīgā. Labi, tur diezgan... Visādos veidos. Jā, visādos veidos, bet kāpēc es, biju domājis varbūt ielikt viņus 10. vietā, bet neieliku beigās, ir tas, ka tomēr tur ir diezgan daudz līderi, tā teikt, devušies projām. Beks nebūs kā pamatvārdsargs. Lai gan nav jau zināms, kas ir vārdsargs. Tālāk tas pats Vapne, kā jau pieminējām, devies uz Valmieru. Puzirevskis aizbraucis ir. Jā, uz ārzemēm. Leģionāru maizē iekosties. Tā kā redzēs, kas tur būs, jo arī tā daļa leģionāru, kas bija tur projām, kas īsti sevi, var teikt, neparādīja. Lai gan tie labākie jau, cik sapratu, Hadze un Sovs tur laikam ir vēl. Es brīnos, ka Vientiesu vēl nav paņēmuši kaut kādi top 5 klubi. Lai viņš tur vēl paspēlē. Es gan teiktu, ka jāiet. Jebkurā gadījumā beigās tomēr ieliku 9. vietā, jo tad ir jāpiemina tā 10. vieta grobiņa, kāpēc viņi pēdējā vietā ir, tāpēc, kad man tas svarīgākais faktors ir, ka viņi tomēr vēl to licenci nav dabūjuši.
Un tas ir tāds liels jautājums. Es, protams, ceru, ka viņi dabūs, lai varētu nospēlēt šo sezonu virslīgā un sev labi parādīt. Bet, kur tur tie noteikumi, kādi ir, tādi ir. Ja kādam no mūsu klausītājiem vai skatītājiem kaut kur mājās kādā koferītī lieksim 50,000 mētājās, varbūt var tur viņiem iedot. Ja esam 70, tad pa 10 var arī mums. Varbūt. Tev 10 nekas, jā. Nē, noderētu, protams, jā. Jā, tā kā, jā. Es vēl pa grobiņu gribēju pieminēt, kad, paskatījos viņu to pārbaudas spēli Ziemeskausā. Izskatījās, protams, interesanti, ņemot vērā to, ka tur vairāk spēlētāji tika no Liepājas piešķirti. Un pēc jautājums jau, protams, kas viņiem tur ar to visu komandu notiks. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atklāt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Tiešām ļoti ceru, ka viņi piedalīsies. Man tā intriga ir tāda, ka es komentēju, es gan daudz īstenībā pēdējo 2 gadu laikā Grobiņai sekoju līdzi, arī komentēju nākotnes līgu. Grobiņa viņiem vienmēr spēlēja ar pirmo numuru, teiksim. Viņiem bija gan tehniski spēlētāji priekš nākotnes līgas, un līdz ar to, tā bumbas kontrolas attiecība parasti bija kaut kāda 65-35 nosacīta pret kaut kādām vidusdaļas komandām. Kaut gan bija arī spēles, ka viņi apzināti atdeva kaut kur bumbu. Bet, kā tagad vajadzēs pielāgoties jau tomēr virslīgai citiem ātrumiem un cik tur tie spēlētāji būs gatavi, piemēram, vairāk no aizsardzības spēlēt intensīvāk. Plus vēl tas stāsts tāds ārpus pat futbola. Es pieļauju, ka katrs neviens, teiksim, Grobiņā, ja viņš tur nav jaunietis, bet jau kaut kādā tur pāri kaut kādiem 20 gadiem, viņš arī gan jau kaut kur piestrādājas vai mācās. Teiksim, jo tur ar futbolu es pieļauju, ka viņi nevar dzīvē pietiekami nopelnīt. Ja? Un tad tas jautājums, cik tagad arī cilvēki būs gatavi pāriet uz to profesionālo ritmu, treniņu procesu. Jā, tur, man liekas, arī kaut kāds konflikts varētu rasties. Jo visas pārējās komandas pavisam noteikti, ka trenēsies profesionāli, pietiekami profesionāli, teiksim tā. Bet tas, bet īstenībā kaut gan, zin, kas, es tieši kaut ko par to biju aizdomājies vispār tādā Latvijas tieši klubu gan futbolā, gan vispār sportā, arī hokejā, ka žēl, ka nav, piemēram, tāds Skandināvijas variants Latvijā, ka, piemēram, daudzi spēlē profesionāli un arī paralēli kaut kur strādā, piemēram, ar kaut kādu sponsoru saistītu uzņēmumu vai ko. Labi, mums laikam nav tik daudz tie uzņēmumi. Es nezinu, grūti par to spriest. Nē, vienkārši par ražošanu ir vai tam līdzīgi. Liepājā, Liepājā tas tagad tur, bet tur Liepājas metalurga tajās telpās tagad kaut kas notiek, bet īstenībā, domāju, cik tas forši būtu, ja mums būtu kaut vai tā, ka, būtu arī iespēja tiem spēlētājiem kaut ko tur darīt paralēli, kaut kā tā saistīt. Nē, zin kā, pa lielam, ja viņi paralēli daudz ko citu dara, tad viņi mazāk laika futbolam velta. Tad liels iespējas nebūs sasniegt rezultātus virslīgā. Tai pašā laikā Dānijā ļoti, tādā Dānijā, Zviedrijā, visur, kur tas ir diezgan izplatīts. Bet ne jau augstākajā līgā. Man ir arī, es zinu vienu hokeistu, kurš... Mēs tagad par futbolu runājam. Ārprāts. Cik viss kategoriski. Nē, bet žēl, ka tā. Tāds modelis diezgan Latvijā varētu diezgan labi iedarēties. Okay. Pa nākotnes līgu pieļauju, ka nerunāsim. Jā. Bet ejam tālāk tad, pie paša karstākā, sāpīgākā un svarīgākā, kāpēc mēs esam šeit savākušies Latvijas futbola izlases trenera kandidāti nākošie. Jā, tad ir 25. janvārs šodien, kad mēs rakstām. Jā, mēs ticamāk laidīsim 26. vai 7. Tā kā janvārs iet uz beigām, un tik-tok, laiks paliek mazāk, lai paziņotu galveno treneri. Labi, tur lielajā izlasē tas varbūt pat nav
ir kā degoši, bet nav tik traki, kā tur, teiksim, bija kaut kur, man liekas, ka U19 jau salīdzinoši drīz ir kaut kāds arī spēles un nav vēl galvenā treneris. Atgādini, lūdzu, līdz kuram tagad jāpaziņo treneris ir? It kā jau bija teikts, ka līdz janvāra beigām būs. Jā, es tagad arī tā atceros. Varbūt jau kārtējo reizi būs tā, ka mēs rakstām epizodu un tiek paziņots. Jā, tā ir ļoti liela klasika mūsu raidījumam, bet... labi, pagaidām parunāsim par tiem variantiem. Tur skaidrs, ka tagad mēdījos viss kaut kur gan Ikaunieks Delfos teica, gan Sportcentrā parādījās ziņa, kur arī bija tur tas lietuviešu portāls 15 minūtes, kas ziņoja, ka Valdis Dambrauskas esot viens no reālākajiem kandidātiem. Pastāsti man lūdzu, kā viņš RFSā nostrādāja diezgan krietnu laiku, kā galvenais treneris, ļoti pie tam krietnu laiku. Kā tev palika atmiņā tas RFS viņu vadībā? Te jāņem vērā, kad viņi jau tur tajā brīdī arī vēl, teiksim, auga, jā. Līdz ar to nevarētu teikt, ka viņus varētu tur baigi no viņiem uzreiz prasīt čempionu titulus vien pēc otra, bet, manuprāt, viņam bišķi pietrūka šajā ziņā. Viņš tur kausu uzvarēja, bet līdz čempionu titulam netika. Lai gan, protams, jāņem vērā, kad viņš aizdevās projām uz citiem čempionātiem, jau vairākos citos ir strādājis, un tur viņam diezgan labi rezultāti ir bijuši. Viņš ir, ko tur, Bulgārijas līgu laikam uzvarējis? Jā, viņš ir Ludogorets Bulgārijas čempions. Teiksim tā, man liekas, ja mēs skatāmies tīri uz tādu CV, jeb papīru teoriju, spēcīgākais Baltijas treneris. Tāpēc, ka ar Baltijas pasi, jeb Lietuvas pasi tikt vispār strādāt kā trenerim, leģionāram, tajā pašā Splitas Haidukā, kas arī ir liels klubs ar lielu vēsturi Eiropā. Tas ir, manuprāt, ievērību cienīgs. Un arī tajā pašā Grieķijā tagad pēdējā viņam pieturvieta ir bijusi, arī vairāk kā gadu viņš tur trenēja. Tas CV tiešām ir iespējams, jo viņam ir panākumi arī Lietuvas čempions, viņš ir Lietuvas čempions divkārtais, un vēl pie tam diezgan tādos labos klubos pastrādājis iepriekš, bet vienkārši jautājums, ko viņš var dot Latvijas izlasēji. Es vienkārši paskaidroju, piemēram, ko tu sagaidi no jaunā trenera? Piemēram, ārzemnieku. Bet kādu rezultātu? Kas tur var uzlikt augstu? Baltijas kausa uzvarēšana, kas mums pēdējā laikā nav sanācis. Bet kopumā jau, es gribētu, protams, arī zināt, kas tur vēl pārējie pa kandidātiem ir, būtu interesanti apskatīties un salīdzināt. Jāņem vērā, ka grūti jau ar to treneru piesaistīšanu uz šādu Latvijas izlasi ir... jo tie varianti, kas uzpeld no ārzemniekiem, es viņus visus pirmo reizi. Man gan bišķi tieši Dambrauskas ziņā uztrauc tas, ka viņš tomēr pietiekami jauns treneris ir, vai viņš pie pirmās iespējas neaizdosies kādu, teiksim, ja viņš tur patrenēs, pieņemam situāciju, ka viņš kļūst par treneri, parāda kaut kādus vairākus pietiekami labus rezultātus un uzreiz tad dodās kaut kur uz kaut kādu labu klubu vai tam līdzīgi. Tas uzreiz tad izlasē nav par labu. Līdz ar to it kā jau tomēr gribētos tādu pieredzējušāku, vecāku treneri, kurš būtu gatavs tomēr ilgāku laiku periodu nostrādāt. Bet tur, man liekas, arī kopumā gan es uzskatu, ka mēs pilnīgi mierīgi arī no mūsu vietējiem treneriem varētu atrast variantus, kādus mēs jau esam vairākas reizes pieminējuši. Jautājums, vai, protams, viņi būtu gatavi šobrīd to darīt. Bet, es domāju tā, ja mēs ņemam Dambrausku kā galveno treneri, tad mums ir jāsūta uz Lietuvu pretī latviešu treneris. Kurš? Tas pats Dainis. Ja mēs salīdzinām viņiem šobrīd Lietuvas izlasē, tur Jankauskas trenē, viņam nav diezko spoži rezultāti. Dainim, ja es nemaldos, pat vairāk uzvaras ir bijuši. Nē, kā ir tās šobrīd arī to informatīvo telpu tā skatos un diezgan daudz visādi viedokļi, bet tajā pašā laikā man vienkārši nav nekāda ticība, ka atnāks kāds cilvēks un kaut kas vienkārši būs reiz kaut vai tādu 2-3 pakāpienus augstāk. Es atkal atduršos pie banālā, bet... Ja domājies, tur 5 pakāpienus augstāk pēkšņi Jose Mourinho atnāk? Viņam, es domāju...
Tas, protams, būtu... Tikko apstiprinājās budžets 15 miljoni, vai ne? Jā, bet, kā, iedomājies, tā kā tagad nesen kā ziņās bija parādīts, kad tur tas arābu kaut kāds investors mistiskais brauc ciemos, tur sākumā bija par to stadionu celšanu saistībā, pēc tam tur to Andrejas salas kvartālu vēl arī parādījās. Mēs varbūt varam tur sarunāt kaut kādu dealu, kad tā kā mēs viņam atļaujam tos projektus attīstīt, viņš mums Jose tā kā piespēlē. Viņš viņam samaksā. Bet iedomājies, kā runāt par Latviju? Jā, tur jau tā lieta, iedomājies, tur uzreiz tāds hypes un ažiotāžs būtu. Viņš pirmkārt būtu kā radīts priekš izlases, jo viņam nebūtu problēmas autobusu nolikt. Un cilvēki uzreiz tādi, tas ir Jose, tā kā mēs viņu saprotam. Viņš var sēdēt aizsardzībā, tā kā. Viņš ir kādreiz tulks bijis, līdz ar to viņu varētu varbūt ieinteresēt latviešu valodas apgūšanu. Un, protams, ir slavenais Baltijas kauss. Tā kā viens no vecākajiem kausiem Eiropā. Tā kā, nekurš katrs treneris tiek pie šāda kausa iegūšanas. Bet, labi, tas ir tāds arguments. Tas ir tāds arguments. Tur es varu iedomāties, viņam tur sāk stāstīt, jums tur iespēja būs uzvarēt Baltijas kausu. Nē, bet es nezinu, vienkārši, kā skatāmies kaut vai tieši foršu statistiku bija izvilkusi Futbola federācija, sociālos tīklos ielikusi pēdējos trenerus, kas ir bijuši ar statistikām, redzam, ka tur, vidēji viens, pēc kā es mērīju, tas ir vidēji punkti spēlē, tas tāds rādītājs, jo kāds tur nospēlējis nostrādājis ilgāk, kāds īsāk, bet plus mīnus, nav tur neviens treneris, kuram tur būtu kaut kādi super lielāki rādītāji, tur labi Starkovam ir tur virs punktu spēlē un tā, bet man grūti teikt, man liekas, ka te ir jāiet ar tādu ļoti pamatīgu kaut kādu plānu iekšā tam trenerim, un es neticu, ka kaut kāda rezultāta tagad uzlabosies, atnāks kaut vai Mourinho. Es neticu vienkārši, tāpēc, ka tā kvalitāte šobrīd neļauj tur uzlikt kaut kur augstāk. Tā kā, tam pašam Dambrauskam, man liekas, ļoti labi arī pieminēja to, ka viņam tagad savos 47 gados, kas priekš trenera vēl ir tāds, es pat teiktu, tiešām jauns speciālists. Es domāju, ka viņam tas azarts lielāks būs pastrādāt vēl ar kādu klubu, kaut vai tādā pašā Grieķijas mēroga čempionātā. Un arī Latvijas izlase šobrīd, man liekas, vispār nepievelk treneri. Tas ir tāds... nav, man liekas, arī kaut vai paskatāmies uz tiem pašiem latviešiem, par ko mēs runājam, Moras un Kalns. Šobrīd man šķiet, ka priekš viņu tādas individuālās attīstības labāk ir vienam palikt Valmierā, otram RFS. Viņiem noteikti, kad es arī piekristu, ka labāk šobrīd klubos vēl sasniegt rezultātus. Pieļauju iespēju, ka ja Moras tur, teiksim, atkal kļūst par čempionu un Dievs dod iekļūst Eirokausu grupu turnīros, tad viņa akcijas vispār tur uz augšu. Un tad visdrīzāk jau būtu kaut kāds ārzemju klubs vai tam līdzīgi. Bet, viņi katrā ziņā visi viņi ir teikuši, ka viņiem ir vēlme kādreiz strādāt ar izlasi. Tā kā, ar nepacietību gaidām. Jā, tas pats Juridis Kalns arī šeit pirms atceros, kad intervijā ar viņu runājām. Arī tieši izlasē pieskārāmies. Es tomēr arī pirms raidījuma domāju to savu variantu. Es tomēr reāli fanošu par to, lai Juridis Kalns tiek. Tad, protams, tas visticamāk nenotiks, jo ir Valmiera. Es varu iedomāties Valmieru bez viņas, bet te pašā laikā, man liekas, ka viņš arī ir tuvāk, nekā tas pats Morus. Jo Morozam tagad ar visu Čempionu līgu tā Latvijas izlase nav tik pievilcīga. Vienkārši skaties Jurdim Kalnam arī, kur es redzu lielu plusu, jo mēs tomēr skatāmies uz izlases perspektīvā. Un šobrīd negluži notiek kaut kāda lielā paudžu maiņa, bet pamazām sāk integrēties arvien vairāk tādi jauni spēlētāji. Tas pats Daščevičs tur iepriekš, un man liekas, ka tādā specifikā... Man liekas, par izlasi runā jau gadiem jau, kad jā, bet paudžu maiņa notiek. Jā, bet, teiksim, es nezinu, ka paudžu maiņa notiek, bet pamazām ik katru sezonu kāds, teiksim, rotācijā parādās. Un Kalnam ir tā pievienotā vērtība tajā, ka viņš iepriekš ir strādājis Valmierā un tajā pašā Tukumā, viņš
Manuprāt, ļoti veiksmīgi tieši ar jauniem spēlētājiem spēlē. Arī viņa vadībā tieši laikam savu pagaidām karjeras augstāko punktu sasniedza Krollis. Tāpat arī Valmierā pagājušajā gadā, ja mēs skatāmies tieši no latviešu perspektīvas, visas vairāk un visstabilāk spēlē latvieši, kas tagad arī tur kāds no viņiem, tur tas pats Toņševs Balots jau izlasē arī sāk arvien vairāk un vairāk soļus darīt. Un ja mēs tiešām skatāmies kaut kādā tur vairāku gadu plānā, tad kāpēc? Kalns, man liekas, būtu tam vispiemērotākais. Plus vēl viņš, man liekas, ir tāds, kas Latvijas izlasē pietrūka Daiņa vadībā, tāda, es teiktu, kā lai to tā pareizāk varbūt nosauc, kaut kāds tāds straujāks lēmums, varbūt nepopulārāks lēmums, tur ātrāks maiņas, piemēram, izdarīt. Man liekas, ka Kalns arī nekautrējās kaut kur tādā virzienā iet. Tā kā, jā, teiksim, ja mēs... Es liels cerības nelikt. Cik zināms, tad tad laikam tikai ārzemju treneri tiek izskatīti. Tu tici, ka atnāks un būs. Es nesaku, ka Banki variants, bet varbūt, ka iedos kaut kādu tādu impulsu kā Banki. Tas ir iespējams. Manuprāt, pirmkārt jau arī tas, ka šie nākamie cikli, kas ir izlasēji, tur būs... Varbūt arī vajadzētu pēc idejas būt uzvaramākām spēlēm. Tāpat Nāciju līga C grupā tas arī, protams, tāds rādītājs. Bet labi, tad tavs variants tomēr paliek ārzemnieks un vārds uzvārds būs? Valdas Dambrauskas. Tas jau ir vienīgais, kas ir pieminēts. Kādas vēl tur variants varētu izteikt? Bija tur it kā vēl no Zviedras, cik es saprotu. Es neredzēju, bija Ļašenko vienkārši tā intervija, bet viņa bija Patreonā. Un, to es pats neredzēju. Labi, tad es eju pašmāju speciālistu ceļu, to eju ārzemnieku. Ko esam kaut kā šo cik nepilnas stundas laikā nedaudz apkopojuši to, kas notiek pie mums pašmāju futbolā. Tad vēl viens rezervists mums jānosauc. Ķeries klāt, kas ir tavs rezervists? Mans rezervists ir Ķigurs. Vēlreiz vienkārši pateikšu to, ka milzīga cieņa, ka ar 2 krustniskajām saitēm cilvēks ir bijis traumēts pēdējo 2 gadu laikā. Un, teiksim, man liekas, ka tas ir tāds ievērības cienīgs cilvēks tieši šobrīd. Labi, es izcelšu tad Valēriju Reķkovu. Kļuvis par galveno treneru. Ne pirmo reizi. Bet šoreiz ir tiešām. Starp citu, es vēl tagad, kad tu tieši runāji, es iedomājos, viņam arī vēl būs jānosit tas spēlētāja azarts. Zini kā, parasti ir bijušiem spēlētājiem grūti nosist, piemēram, par Thierry Henry to daudz runā, kāpēc viņam neizdodas. Bet viņš jau ilgstoši par treneru strādā. Tur jaunieši, bet jebkurā gadījumā. Tā ir tā problēma, ka par Henry, piemēram, visi runāja, ka viņš ir tas, kas ka viņš nav nosits sevī to futbolistu, viņam arī spēles laikā. Taču dekur tā tas jādara. Varētu būt tā, bet... Viņš diezgan, manuprāt, prātīgs cilvēks ir, lai nebūtu ar to problēmu. Nē, forši teiksim tā, ka jau parādījās kaut kāda kustība vairāk, un tad jau cerams, ka atkal pēc 2 nedēļām, kad tiksimies, tad varbūt jau būs izlases galvenais treneris. Jābūt sanāk. Jābūt izlases galvenais treneris. Vajadzētu būt, jā. Tā kā turam īkšķi par interesantu variantu. Skatāmies arī futbolu. Tagad Ziemaskausa notiek. Pasiesimies, kamēr rakstam, tad arī Rīga FC pret Iniesta spēlē. Tad būs gaisā, jau būs nospēlēts. Jā. Tā kā sakojam līdz futbolam. Jā. Visu labu. Paldies, visu labu. Savarbībā ar William Hill.